Noteikti uzmanību braucējiem ar numuru 8, tad debitants šajās sacīkstēs un turklāt braucējs, kuram ir tikai 13. Drīz augustā palikšot 14. teica no rīta teica. Tad Adrians Pūga, 8. numurs. Un šeit vēl ļoti interesants spīķis ir. Mašīnas aizmugurē. Kaut kādas cīņas jau šobrīd notiek, kas tur notiek Spīķis vadībā. Mazda šobrīd ir nonāks 2. vietā, un tas ir Batars, kurš šobrīd ir 2. ar jaudīgo Mazda MX-3. Tur mēs 6 viss kārtībā. Mārtiņš Spīķis kārtējo reizi lido kārtīgi, tur Aigars Darmakovičs mēģina iespējams to darām kārtiņam. Kārtiņš ļoti labu ātrumu šobrīd pārmalo un uzreiz lido džokera aplī. Te viss izskatījās ļoti pareizi izdomāts. Viņš pamanīja konkurenci, ka tā kā nebrauc, bet beigās iebrauc. Mārtiņš Spīķim kaut kāds problēmas ātrumos nevar trāpīt. Tagad trāpīja, bet jau Kārtiņš ir turpat aizmugurē. Šeit sākām cīņu uzreiz 3 mašīnu starpā. 2 Mazdas un 1 Golfs trāpījies pa vidu. Wow, tur kaut kas pa vaļņiem brauc. Izskatās, ka viens no batariem šobrīd ir kaut kur uzbrauc valnī, bet aizbrauc tālāk. Dzeltnieku karoks šobrīd pazūd. Un kas šeit pa līderu cīņu šobrīd notiek starp Ritvaru Kārkliņu un Spīķi. Spīķim kaut kas tur dūmā un kaut kas neslēdzās. Āboliņš šobrīd 3. un tur atkal spēkošanās par visām pārējām vietām. Aigars Darmakovičs, kad drīz piespērt kārtā, tiek iestāpis džokerī, bet viņš ir iebraucis džokerī. Kārkliņš riktīgi šobrīd ir nobrīdis nostājas ar Spīķi. Šeit laba cīņa, riktīgi laba cīņa. Darmakovičs 3. Āboliņš 4. Batars 5. Emīls Udris ir atrisinājis problēmas ar pusasību, no acīm redzot bija tas stienis pa garu bišķi. Psiho, bļē! Jā, tātad pirms krausa klases bišķītiņu trasi uzlies. Psiho, dulti, bļē! No laba cīņa šobrīd par 1. vietu. Ritvars Kārkliņš meklē katru iespēju aizbraukt garām. No Spīķa mašīnas dūmu kļūst arvien vairāk un Mārtiņš Spīķis stājās ārā šajā braucienā. Tas ir arī viss šobrīd. Wow, tā te viss atrisinājās šādā veidā. Aigars Darmakovičs ir nonācis 2. vietā, bet Batars mēģinās tūlīt ar džokerā palīdzību aizbraukt garām Darmakovičam un gandrīz iebrauc durvīs. Aigars Darmakovičs nostāv no 2. vietas. Batars 3. un Āboliņš 4. Džokeris! Ar pamatīgiem dūmiem šobrīd ir izbeigusies Mārtiņa Spīķa mašīna, un cerams, ka izdosies sataisīt. Jo šī, starp citu, cīņa par 1. vietu izskatījās jau pēc tāda mazā fināla. Ļoti interesanti. Ritvars Kārkliņš tur neatkāpās no Spīķa ne pa metru. Buferī. Aigaram Darmakovičam viss kārtībā. 2. šobrīd, un par 3. vietu kaut kāds spēkošanās pēdējos līdumos varētu saveidot. Viņš finišē 2. vietā. Es domāju, ka šāds kā jau negaidīja.